Jūs ilgi taisījuši, kā jautās vēl, es ap dzīvu rastos, ka... Pagaid, šās? Šodien mēs esam citā studijā. Ar ko mēs esam? LV bro. Un kas tu esi? Mēs esam mūziķi. Mēs taisam mūziku. Un tādā garā. Taip šeit. Un kas tu esi? Skābi. Šitas, nahuj, blē, mazais bratans, tu jau zini. Un, lil skr. Un mola reikai, tu jau zini. Es esmu šitas spraits nahuj, es mešojos nahuj, viņa, blē, kā jūs tāds. Kas tev tajā spraitā, kas viņš zils? Tas ir mākslinieks, tas tur, blē, pūrīts, ko ir noteikums. Tipā, kā viņš stāv? Kūlēt, tas ir kūlēt. Tas ir kūlēt. I'm trying to get a whole lot of money for this shit, man. Да, нихуя, блядь, Короче, самый финиш, mazais bratans, blē, no seņā puses, nahuj, blē, ej, mola, blē, get that shit, baby, damn shit, man. Let's go. Jā, pēc tas spraits. Man jautājums tev. Ok, nu, kurš sāka LV bro? Blē, kā kurš, ķipā, sāka? Kurš sāka? Kura ideja tā bija? Tas ir tā ideja, ķipā... Kā tā ideja? Pastāst, tu mācīt savāk, širo. LV bro sāka mūlu. Es nezinu kā, bet, kad es viņu satiku, es biju ēlī, tā kā diezgan iekšā. Un es nezinu, ķipā, tas bija sen, jā, vai neatceros. Es nezinu, ķipā intro. Mulā jau ok jāapstāst, tā kā intro ir tuji. Jā, kā sākās LV bro un kad sākās LV bro? LV bro sākās 2020 gadā. Un viņi uztaisīja, es viņu uztaisīju, bet ideja izdomāja vēlreiz repers Lil Nāta, shout out rest in peace. Viņš ķipā uztaisīja studijas sīkajiem Mērsragā, big ass studija, tā shit, un te viņš mūs sainoja, bet viņu nogalināja federācija, un tāpēc jau viņš eksperimentēja skaņas viņiem, kad, lai kontrolētu cilvēks. Vari par nosaukumu pastāstīt bišķiņ? Jā, Jā, par nosaukumu. Kā tā nosaukums? Es nezinu. Nosaukums, man te pierakstīts, nosaukums LV Brok, tāpēc, ka pašam nav naudas, vai tāpēc, ka Latvija nabadzīga? Zinu, kāpēc. Kāpēc? Brok ir, tā kā tas ir vienkārši, tas nav domāts, ķipā, anglis, tā kā vārds, tas ir tā kā, action, un tas ir tā kā, ķipā, dzīvi, nu, tas dzīves stils, viņam ir tā kā vairāk paskaidrumi. Prost, lifestyle, ķipā. Tas lifestyle. Tas ir, ķipā, lifestyle, ķipā. Un tas lifestyle ir tāds, ka, ķipā, mēs, ķipā, mēs prosta, ķipā, es aizdzīju, man bija kvota. Es neatceros, ka šodien Skaties, viens no, zikā, LV Brok. LV Brok, ķipā, sastāv no vairākām ideoloģijām, un viens no tie ir, tas ir grupējums ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Un jebkurš ir Brok, pilnīgi visi ir Brok. Tas ir viens no ideoloģijām, kuras tiek uzklausītas un tā kā preizots. Tāda LV Brok ir dzīvot dzīvi bez naudas, dzīvojot bagāti. Jo, tā kā, zin kā, tas ir, ķipā, kad mēs būsim bagāti, mēs dzīvosim tāpat kā tagad, kad mēs esam brauki. Ja tas ir vienkārši lifestyle, ķipā, mūsējais.
Tā kā prosta tā, tipa tā doma. Tur apakšā ir slāņi, tā kā. Bet to nezinu, tas ir tikai mums. Tas tikai tas ir mums, lai vienkārši. Tas nu, dziļāk. Ja tu still būs rich, tāpat gribu tādu pašu. Tu still dzers miezīt? Nē, es tev tagad nedzeru. Ko dzer? Ļaukāt pašbrūvētu. Nebūs koko, bet still būs alms. Kad es dzeru, Mēs nedzeru. Mēs kādā iedomājamies. Nekā es dzeru Sprite. Nezinu, pateikt. Sprite. Nu, šeit ir buhards. Ķipā priekš baza visās buhards talām. Mēs buhādi tikai pašbrūvēt tāliņu, pašbrūvēt kanžu. Viņam viņš ir dzīvāk pastāstīt par brūvēšanu. Viņš māk. Nu, kā par kanžu mēs brūvējam. Sāksim tā, ieliekam citronu. Mēs ieliekam bišķiņ jaudikumā. Un sanāk kanžu. Ja kāds jums šeit iekādēs kanžu manā pagrībā bišķiņu, var noliekt, var pieču kaut kā. Bet tas tā. Nu, jau būtu kaut man pastāstīšu. Nu, kāpēc kļūt? Tas bija, bļā, sīks, es atceros, ka, bļā, es uzprasīju mamā savai mučai, vai es biju ķipa gaidīts vai nē. Tā viņa pateica, ka, nu, ķipā, viņa neteica, ka tas kļūt, bet viņa teica, ka tas negaidīts. Jā, un, ķipā, tā tas arī notika. Kā es sāku mūziku nodarboties? Es nezinu, es, bļā, 15 gados mēs, bļā, ar skāvu prikuļienu ar vēl vienu pacanu. Un tad es, ķipā, no tā brīža man visu laiku cepīju, bet es, ķipā, vairs netaisīju muzonu, kādu, man liekas, gadu vai 2 mušu, jau vairāk neatceru. Es vairs prosu skaitoju. Un tad es, ķipā, bļā, tas sapratu, bļā, ķipā, es visu gribēju to savu darīt, man arī cepīja prostu muzons iekšā. Tas sauciens, ķipā, hielo man taipšķi. Es zinu, tu ķipā nāc. Ko? Tu nāc no Kandavas? Jā. Skāba arī no Kandavas? Jā, mēs pacans. Jūs Kandavnieki, ko jūs varētu pastāstīt par Kandavu? Kāds prikals notiek Kandavā? Es ielabāju, nē, bet tā, kad biju tur, tā baigi daudz kurī, buhāri un... Mēs skaitojam, bļē, kurī cīks dzer ūdeni, ja nē, ūdeni tāliņu, bļē, ko vārāk. Skateparks nav tāds maziņš. Tas skateparks... Mums par skateparks bija pie Mentons. Mums skateparks bija pie Mentons, mēs ko vārāk gaņām prosti tur. Mums bija skateparks, mēs tur smokojām. Pavadījām vienkārši to laiku. Braukājāt, filmējāt huņu. Tāpat kā tagad gandrīz tikai mūziku netaisīt. Jā, es tā šogad sāku braukāt atkal ar BMX. Nu, vienreiz, nu, rītīgi neesmu. Es neesmu 2 gadus braukājis. Kāpēc skābi? Skābi. Es notripojos nereāli. Tā kā man bija fāzes notripojos, ka man bija kaut kāda 14 līdz 16, nezinu. Un, man cepīja, mana doma, kad jau pirms es sāku taisīt mūziku, es negribēju nekādu žanru, es gribu, visus lauciņus tačot, no stāles, es gribu pilnīgi visu, tā kā ļoti plaši, un zinu, kā skābi šķīst. Tas sūds izšķīst, uz visām pusēm, visās krāsās, visās skaņās, distorted, clean, poha, es mamācu, bez autotuna, ar autotunu man poha ir tā doma. Man patīk, daudzpusīgu huņu, universāli, taipšī. Mula, kāpēc mula? Jā, es tā... Jautājums, nā. Man ir sos, jo, es iegāju vienā mulas livestreamā, tur rakstīja, da Gucci mula get pimps dirsā kaut kas tam līdzīgs, tāpēc tikai tagad jautāju. Da Gucci galīgs vecs dandals, Es mīlu visu cilvēks vienāds. Da Gucci galīgs vecs dandals, viņš tais mūzika arī. Bet es izdomāju tāpēc, mula. Jo mula get mula. Es nezinu, ko tas nozīmē. Tam nav nozīmē. Vienkārši labi izklausās. Nekas nav izsaka. Mula. Mula nav. Kas ir?
Es neesmu dzirdējis. Nu, mulam nav nozīmes, vienkārši labi izklausās. Es parasti dzirdēju, jo piemēram Vācijā saka mulla ar naudu. Tāpēc jau tas otrādi ir alum. Čipa alum. Tas ir otrādi? Alum. Mulla get alum? Nē. Alum get alum? Kāds sekars? Es nesapratu. Tā kā aliņš. Tā kā aliņš, čipa nezinu, kas aliņš ir. Nu. Aliņš get aliņš. Čipa tajā tur locījumā, tas ir alum. Kām alum. Ok, sapratu. Es neesmu baigi labi latvieši. Neesmu baigi lielai latvieši, nemākam gramatiku. Man nepatīk tas, čipa man šeit visiem, kas dzīvo Latvijā, jāmāk runāt latviski. Nu. Real. Man liekas, tas bija Frants Vatņikiem. Tas fronts uz visiem, kas Latvijā nerunā latviski. Tas nav dziļāk par to. Nu, baigi nav stilīgi, ka tā dara. Tas čipa es aizēju pie tevim ciemos. Un es čipa kaut ko runāju, bet tas... Kāpēc Buhardijs? Kāpēc Buhardijs? Jā, blē, es biju nahuj maziņš, un es piebuhājos no Radlera, blē. Es tieši tā domāju. Tieši tāpēc. Tā ir notika. Bet visiem tā, ka neatvargies. Tieši tā. Negadās. Ok. Šitas globālāks jautājums jums. Ko jūs gribat, kāds ir jūsu vēstījums LV braukt par to visu hip-hop? Ko jūs gribat panākt? Kāda mērķa LV braukt? Es negribu tikai ar mūziku, es gribu vienkārši arī tā kā parādīt, ka reāli tā kā motivēts gribu, lai cilvēks skatās mūsu viģikus, mūziku klausās visu to, ko mēs darām, nāks končiem un viņi motivējās, tā kā arī, jo viņi redz, tā kā mēs gribam parādīt, cik easy to sodu ir actually darīt, ja tu vienkārši dari, tā kā, un cilvēkiem, manuprāt, vajag redzēt to, kā arī mēs varam, tā kā viņi ir young, tā kā hella, un tā kā, tas, manuprāt, cilvēki nesaprot, cik viegli ir vienkārši sākt darīt, mēs gribam motivēt viņus tā, bet arī vienkārši parādīt, tā kā, hella swag shit, ko mēs taisam. Un arī prosta savu ego boostot. Tas ir main thing. Un dabūt daudz nelīku un tā. Un daudz tā ēt. Bet real shit, man kāds fujiks nesen, uzrakstīja Facebookā. Galīgi uz kaut kādu prikolu. Visiem prasīja, pazīst. Viņš teica, nē. Un mēs sākām bazarēt, un viņš kaut kāds izbijis mākslinieks. Un viņš kaut ko stresoja, kaut ko getojas. Presoja man pa kaut kādu komentu, ko es ieliku, kas bija pa latviešiem komentos. Un es jau arī teicu, ka Latvijas kultūra ir iesalusi kopš 90. Kad tika normalizēts tas, ka viss, kas ir savādāk, ir... vai pēdiņi vai kreču lohi, galīgi stulbeņi. Ok, nākamais jautājums. Full, kā LV brauku sastāvs. Kas ir LV brauku sastāvā? Fujiek, man jālisto ofis, skaties. DJs Pismans, ir, nav. Jo, taču. Kreču DJs Pismans, nav. Es viņu neesmu saticis kaut kāds 3 gadus reāli, kaut šnarkašmēnī. Es nezinu, viņš aizlidoja uz... Bez kuriem viņš aizlidoja? Brazīlija. Es nevarēšu, Brazīlija, es nezinu tieši uz kuriem, bet viņš ir pazudis prost, fujiks aizlidoja, bet viņš narkašmēnī beats taisīja. Tu zini to pašu dziesmu narkašmēnī? Nē. DJs Pismans, Pro Drūdžir, Capars, Edvards, Dēvids, es esmu Margareča Buhards, kas vēl Kišs, Netīrais, saksofons, Lorzī un Ricīs. Bija 13, 14, mēs esam 14. Šēra nav? Nā, he loves. Viņš aizgāja? Jā, viņš aizgāja. Viņš vienkārši aizgāja, viņš neatspīja, baigi, laikam, nezinu. Tas jautājums, vai būs kā LV brauka albums, ka jūs visi kopā lācat uz vienu albumu? Jā, būs. Ir doma pa tevi jau rītīgi ilgu laiku.
Es domāju, mums vajag vienkārši datus tīstu. Šī gada laikā būs LV brauktie. Gaida. Es reāli, man goals ir, ka visi sīkie nevis skatās, ķipā, TikTok, bet reāli kapā FL studio visu laiku. Fujiek, tas ir tik, ķipā, tas ir veselīgāk, man šķiet. Es ceru, ka kāds kādien izdomās, ķipā, savienot Latviju ar, ķipā, Lietuvu un Igauniju kopā. Ja tā būtu lielāka valsts. Nu, ķipā, nu skaties, jo tad viņi tā kā ar laiku, nu ne, bet tā laika jau sazīmēt kaut kādu vienotu valodu, ķipā. Mēs skaties, tad arī kultūras ejiet, un tad visiem kultūra būtu vienāda, bet viņi būtu tā kā ritīgi daudz, ķipā, savādāk. Viņš jau tā kā izlīdzinās. Varētu, mēs sabahāt. Viņi tur izskaujās. Mēs iebuhāt, mēs runāt. Skaties, tu uztaisī pa visām tām 3, ķipā, valstīm vienu gigantiskās Minhausen, vai ne? Visi piebuhājās, vai ne? Un tā viņi izskaujās, un tie, kas paliek, ķipā, tie paliek. Jūs klausāties savu mūziku? Tikai. Nu, nē, es klausos daudz ko citu arī. Nē, bet jūs tā kā... Bet es klausos, jo es uztaisu, man ir jānoklausās. Nē, bet on daily, tā kā, ejot uz skotu klausies, cip? Nu, vismaz vienreiz, 2, 3. Un, ķipā, tā kā, pirmais, ko es klausos, ka es ieslēdzu trubu, ir mana beat vai mūzika. Pēc tam jau uz citiem. Jūs kā pārzinu, man liekas, Lil Uzīs teica. Es negribu man pateicu, Lil Uzīs, viņš neklausās savu mūziku. Viņš nefako ar savu mūziku. Cilvēki, tas katram atšķirās, ķipā. Lil Uzi Goofy, jau viņam kaut 30 gadu, viņš tālāk kaut kruto, tā kā playback kārtīgi. Viņam jau sanām abiem diviem, es nezinu. Es nezinu, kas viņam jāiet makšķerēt biežāk, kaut ko viņi iet spēlēt plays. Kāds jūs, nu kā jūs ietasmojaties? Markus jau iztās. Ko jūs klausaties, vai jūs inspiration, kā jūs klausaties? Ķip inspiration? Inspiration, kā jūs ietasmojaties no mūzikas, tā arī tā, no stila. Chief Keef. Nu, čekot. Chief Keef, čista. Skābe. Man influential. Un Chief Keef, Skābe. Un Future dēl. Piemēram, decembrī bija LV Brok koncerts. Bija decembrī. Kaut kad bija. Brok opera. Kad būs nākamā Brok opera? Brok opera 2.0. Kad būs kaut kas cits. Kaut kas cits. Apmēram. Kā mēs varētu sagaidīt? Uztais konflikt. Vai man spēlē tagad, vai visiem jāgaida? Kords vai zirgs nav? Davai zirgs, jo mēs zirgojās. Zirdziņš labi ir, ka reča nākamais koncerts ir Brok Olympics. Brok Olympics māja beigās, jūnija sākums kaut kas tāds. Jūs dzirdējāt? Tā ir shit. Būs ļoti limited entry. Tas vienīgais, tāpēc, jo mēs tagad taisam mazo konts, un tad mēs taisam bigā konts vasaras beigās. Bet limited entry. So, sakojiet līdzi un vienkārši līdz, ko ir ķēri iekšā. Kādus artistus mēs varat sagaidīt mazajā Brok Olympics? LV Brok un gan jau kaut kas no Rīga būs tie pacani zin. Un Barlon, 100% tur būs Barlon. Jū, ķipā, tā ir shit, bet mostly Brok. Un būs rītīgi Sviedraini un Mērce un... Šādā saksofons, man. Free saksofons, man, free melodijas. Bet lielajā koncī mēs big lielāki, bet nebūs 6 stundas vairāk. Bišķīt, stulbi sanāca 6 stundas, kā, nu tā kā 6 stundas trio. Varbūt tas ir longest koncerts Latvijā. Jo, loki, ķipā, 2, jo tas nav reivs, tas ir koncerts, tas nebija reivs. Tā kā... Ne, es atceros to koncertu, tur bija daži seti, uz kuriem es piemēram atbraucu kaut kādās 8, es atbraucu tieši, kad Muli kaut ko spēlē. Es tā paklausījos, ok, es tāds, gribās iedzert. Es izēju ārā, atnāk apakaļ. Nu, nekurien sāk skāpu spēlēt, iznāk šēra ārā, es tāds, what the fuck, ok, labi. Es biju ārā ilgi, nē, es nezinu, es vispār neatceros to Brok operu. Jā, neatcerās, tad jau bija labs, tur jau mazliet. Bija labs, Štirons bija labi. Štirons bija tas nebija bazars tam. Bazars tam bija izvilkt ārā, viss širos teta, ka jūs te sēž, kas neiet ārā.
dabūt ārā izsportoties, savādāk jūs sēž mājās un neko nedara. Nu, labi, man tā nevar runāt. Tās bija bazars. Ko tu dari? Es Andreju ostā dzeru vīnu. Tā ir šī. Ok. Es eju ārā. Kā tu tur zaudē kalorijas vai dar kaut ko kalorijas? Veselīgi? Es pastaigājos līdz Andreju ostā. Kā tas ir veselīgi? Es eju ārā, es staigājos. Bļē, jāstaigājās visu laiku, visu, ko tu dari. Es visu laiku staigājos, es eju skolā, nostaigāju vismaz 5 kilometrus. Pa visu ērmēm te no Blackbox uz kojām, apakaļ uz halli. Man vēl ir upēja pāra trausjāmos. Kāds sakars? Blē, man reāli jau vāja lieto kā trešā reize. Upēja trosi? Jū. Pastāst vairāk par to prikolu. Nu, ķipa mērsagam iet cauri upe. Man ne no Engurs ezera. Nu, tas ir kanāls. Nu. Un trosa? Kur tu nāk trosa? Fliek, man māja pie kanāla, un es mācu vienkārši pāri trosei. Sarak, man jāiet vēl kaut kā 2 kilometri līdz tiltam, ķipa, un tad pāri, jo ir viens tilts. Kā trostu, ķipa ar ziplāņu, ķipa brauc pāri? Jā. Nē, ķipa James Bond. Jā. Man māja no skolas kā 5 kilometri. 0-0 brok. Tas jau tur papakaļ jau ir kaut kā 20. Labi. Man būtu, ķipa, tās controversial jautājums. Bet kāds jums, ķipa, būtu katram mīļākais LV broka artists? Tas, ķipa, kontroversial, jo, ķipa, visi homi ir, like, nu, pēc gaumas, ķipa, ko klausās visvairāk. Saksofons. Saksofons. Skābi. Mūgat mal. Mums, ķipa, jāsauc kā mums sauc. Nē, tas jau bija. Viņš gribēja teikt saksofons. Un sev manī man mīļākais LV broka member vispārīgi. Ir saksofons, tā kā labi saksofons kaut. Šis kā no privātās dzīves vajag, bet kā kaut kāda crazy tūsi, kaut kāda crazy experience, tipa tūsi, koncerti, ielas. Man nav privātā dzīve, es netusēju. Es nevaru stāstīt, man liekas, savas. Jo, ja es pastāstītu, es gan dabūtu no kāda pa galvu. Tāpēc es neeju ārā. Es nevaru stāstīt. Viņš jau pastāstīt. Crazy tūsi, ķipa. Ķipa crazy tūsi, jā? Bļā. Vai arī apkaunojošākais, ko tu esi redzējis, ka kāds cits ir apkaunojis, kā sevi apkaunojis. Bļā, man jau ir bēls, ka man redzēs kāds šo no ģimenes. Nu, problēma tas, kad es parasti nekad neatceros, jo es galīgā pipulā esmu visu laiku. Tāpēc kādreiz piezaros galīgi pipulā. Visu blēda, visu nihā. Es tāpēc netusēju, es neeju. Jā, nu, nezinu, blēd. Vienreiz, blēd, Rīgā, nahuj, blēd, piepisos galīgi dirsā. Blēd, pie kaut kādā 6, blēd. Ai, tu jums biks? Ko, nē. Tas nē. Bet es, kroši vienreiz piepisos, blēd, man ar Patsonu un vēl vienu cilvēku, tur mums bija Litra Bonds. Un es gāju pa taktu uz Māru un buhāju ik pa kādu 2 minūtu šot. Un tad un tad es tāds labi pisam prom un es pilnīgi vairs neko neatceros līdz kādiem 4 naktī. Un tas bija kādos 6, kad es vairs neko neatceros tur vakarā. Un tad es laikam biju mākslā, un tur iedo galvā. Bet jā. Jā, man iedo galvā tālumā. Tālumā iedo pa galvu. Tur bija rīzne, kad es iedo galvā. Man iedo galvā.
es spēju, tu man iedod galvā. Nu tā, tas Davai, šitā bija. LV Brokoļs, Grāpus, Steināri, Rīga, man. Nu, no šī Ej, nahli, bļet. Abonēt, Bastīčevs, podcasters, Sigma Čevs, jā, nebo nešokājām. Paliksi pa līgumu, mēs paņemsim tevi priekšā, jo mēs esam Sigmas.